Viņš ir izdomājis, ka ziednes ir jāizdzen ārā no vidiņa. Nevis no sāna kā parasti, bet no paša vidiņa. Nokaltēja man vidējās lapiņas, domāju, kāpēc viņas man neaug, un kalst nost. Un tad es ieraudzīju, ka te nāk zieds. Interesanti, ko viņš darīs pēc tam. Būs tas augšanas centrs pabojāts vai nebūs? Paliks vienā gabalā. Vai tomēr sadalīsies? Bēbīts viņam jau ir. Nu, pavērosim, paskatīsimies, kas notiks pēc ziedēšanas. Ar viņu lapas nav nometis. 3 garās lapas viņam vēl ir. Nekāda gulēšana viņam nav prātā laikam. Nu, ko skatīsimies, ko viņš darīs pēc tam. Ir pagājušas 20 dienas kopš pēdējā video, kad vēl bija pumpuriņš tikai parādījies. Tagad jau ir iznācis liels skaists ziedkāts un jau ir ziediņi. Manam Pink Glory. Šobrīd zied 1 un otrs ir atvēries. 2 skaisti pumpuri vēl. Būs nākamie pakāpeniski noziedēši un tad redz, kur atvērsies jaunie. Jā, šis ir tas sīpoliņš, kuram ziedkāts redz, kur no vidus nāk. Pirms tam vēl bija skaistas zaļas lapas, bet nu jau dienas 3 jau redz, kur. Viņš jau ir pagaidām vēl tādas pusmitras tās lapas vēl neņem nost. Viņš visas redz, kur viņas žāvē nost. Tā kā jā. Viena vidiņā lapiņa redz, kur vēl. Izskatās, ka ir dzīva. Otrā pusē šeit var redzēt. Lapiņas vairs nav. Pirms tam tur bija tāda viena zaļa. Tagad tur nav vairs neviena. Sīpoliņš savu mētelīti arī brūno uzvilcis. Jā, pašlaik baudam skaistos ziedus. Un pēc tam skatīšos, kas notiks ar sīpolu tālāk. Burvīga krāsa, ļoti maigs. Apakšā lapiņas ir praktiski gan baltas. Un augšpusē skaists rozīgs maigs. Tagad saules bija tā grūti to krāsu redzēt. Pilkšu arī kādu bildīt klāt. Es nu burvīgs. 8. novembris. Un sāk jau ziedēt. Šis ir vecais sīpols no 23. gada man. Nav jaunais. Burvīgs.